Jā. Nu, tikai FK fuja, kas uz tādu kaut ko redzēs. Čau visiem FK fuja atbalstītājs! Sen neredzēt. Šodienas video jūs redzēsiet divas spēles, divas kārtas. Spēle pret Baku Riga un pret Just Vibe FC. Spēle pret Baku Riga notika izbraukumā, viņu stadionā redzēsiet, kā mums gāja, un arī spēlē pret Just Vibe FC mēs izdomājām uztaisīt challenge. Katrs spēlētājs pirms spēles sākuma izvilka lapiņu, uz kuras bija rakstīta viņa pozīcija uz to spēli. Tas bija ļoti interesanti un aizraujoši. Nu, un pirms sākam, paldies mūsu atbalstītājiem! Komanda LV par šiem brīnišķīgajām formām, labākais futbola veikals pasaulē, Komanda LV. Paldies Gulliver Travel Jelgava! Ja jums vajag labākos ceļojumu piedāvājumus par labākajām cenām, tad Gulliver Travel Jelgava jums palīdzēs. Visus linkus atstāšu aprakstā, un tagad sākam! Čau visiem, mani dārgie FK Fuja atbalstītāji. Šodien mēs spēlējam pret Baku Riga, izbraukumā Rīgā. Jauns pretinieks vēl neesam spēlējuši, redzēs kā būs un mausām. Nu kā svētki, Kīvi? Oi, labi atpūšos. Nu ko pamierīgo? Jā. Pamierīgo? Pārlēc pār ugunskuru. Nē, to gan neizdarīju. Neizdarīji? 3 kg klāt? Šodien nosvērās, bet 3,5 plus. Normāli. Nu, priekš tā tās līgas ir presītāji. Oi, lai viņš atpakaļ. Kur tu biji, lai viņš pastāst? Ceļojumā, kur tu biji kādā valstī? Spānijā? Atzini, ko var dabūt labākos ceļojumu piedāvājumus? Gulliver. Jā. Ko to kā jūties? Jā. Šodien varu pajautāt, būs 3 spēles pēc kā? Es ceru, jā. Nav tāda sajūta, ka tā komanda tāda nav gatava šeit emocionāli. Kas? Mūsu komanda emocionāli neliekas tādi, visi tādi it kā easy, pasteidzīši. Nu, laukums. Sūdīgs. Sūdīgs, saki? Jā, mums ir tur kaut kādas bedres, tur kaut kas vēl tur. Kaut kas tur ir. Denisa Pendela vispār nedosim viņam sist. Atkal nokritīs. Nekad tu nestīši. Es nekad nešķitīšu. Iļuša sit Pendelis tagad, līdz tu netrāpi Pendeli. Un ja tu esi uz lauku, nav tāds emocionāli grūti savākties, ne? Uz šito spēli. Nu, zin kā, tēdīši bija svēti. Būs labi? Karsts. Karsts. Uzmanīgi, treneri atstāja arī komandas biedrību. Būs izdzerts jau pirms spēles. Akča, redzēji komentārus pēc Lielupas spēles TikTokā? Nē. Tu visi raksta, ka tu esi golds. Jā. Pēc 6 komentāri Akča golds. Jo tu biji 2+1 tev. Pagaid, šā paču. Akča MVP, redzu. Akča, te golds. Jā, Akča. Taisnība, jā. Šodien vēl vien iešķiņš. Stabili? Tev identiski izstāst. Tur pēc tam tā Spider-Man, kur 3 stāv. 3. Tev ir caurumi, jā? Jā. Viens pībās. Te caurums stāv. Var uztaisīt, Deni. Dani, tu šeit mēģinās iet uz laukumā? Jē! Kad pēdējais spēlēja pret Dobelu? Jā. Tā, karoči, šodien pēc sastāv. Brīdis vārtos, pa kreisi aizsardzībā Markus, 2 centrālie iet Kārlis, Ļoha, pa labi Erlands, centrs mums ir Ilja, Kotovs un Rals. Pa kreisi, kā jūs gribat Baškavīts ar Arču? Pa labi, pa kreisi. Nu, skatieties, paši izvēlaties, un pēc tam varat samainīties pēc 20 minūtēm. Tad jūs pa malām un uzbrukumā Rolands. Atkal šodien mazs laukums, būs daudz cīņas, bet jūs visi zināt visu, ko darīt. Visi tā spēlēm tāpatās, piespēlīts, nav grūti paskriet, paturam bumbiņu. Jo būs karsts, mēs nenoskriesim visu spēli, tas 100%. Tāpēc vairāk turam bumbu, liekam viņiem skraidīt un sitam savus momentus iekšā, mēs kā pagājušajā spēlē. Viss davai! Davai! Easy, spin. Šodien plāno iet laukumā? Pēc sajūtām, jā? Jā. Pareizi. Nu pagaidi, man Ralfiņa freestyle. Dai. Ok. Pa ko es tagad? Es pa Kārli. Pudāni. Ko viņš dara? Viņš neliek, ka būs treniņā. Jā, bet viņš kaut nāk. Mums ir komandas biedri, kas vakar rakstu, ka spēle viņš tāds kāda spēle. Es saku grupā, viņš tāds man mjūtota grupa ir. Nu, tas ir vispār Kad būs tā soda būt? Kad tas Roberts uztaisīs soda būt? Ieliek komentārā, kad būs soda būt. Varat uzrakstīt komentārā kaut kādas sodas, cik lielas naudas summas. Tak atcerieties, mēs te daudz bezdarbnieku esam.
laižam uz malām, un tad malās var presingot. Ko tu dzēri tik daudz? Atstāj samā. Es jau piekusu. Nu, Brigatons. Es domāju, ka viņš dabūs bumbu mums. Bumbu dabūt viņa. Izejam, parādam uzreiz spēli, dabonam uzreiz rezultātu, neuztaisam pašiem savu grūtāku spēli, karsts laukums, ir vispārīgi karsts vēlme. Uztaisim rezultātu un tālāk jau kaut vai paturam. Mierīgi paturam, neielaižam sūdus, galvenais attiecamies nopietni uz spēli, nepazaudējam nopietnību, bet uztaisim ātri rezultātu, lai pašiem vieglāk ir. Jačaļ? Dai. FK! Fujaki! Sākam spēli pret Baku Rīga. Viņi sāk izspēli no centra. Un uzreiz jau 2. minūtē šitāds sprintojas taisa, jūs redzat to? Pēc šitais pēc tam neskrēja, es domāju, neviens sprint spēlē baigi piekus. Bet mēs tu uzpresējam pretinieku un tiekam līdz viņa kļūdai. Kočiks pie bumbas, var labi iedot Baškai uz labo malu un Baškas sit. Ātrais goliņš to, ko vajag, un Baška ar kreiso smuku. Un paldies arī šitiem džekiem, kas mums atbalstīja visu spēli. Aiziet, turpinam 1-0, ļoti labi, džeki. Ātrais goliņš to, ko vajadzēja. Šeit bumba lēkā centrā tiek līdz kotom, un laba piespēle uz Arču. Arču pieņem sit, bet slikts sitiens. Markus ceļ no labās malas. Pretnieks slikti izsitīši Ralfiņam uz skaistu. Pirms spēles varēja just, ka čaļi tādi bišķi ļengani, bišķi negatavi. Zin kā, tikko pēc atpūtas bija laba atpūta un tagad jāspēlē futbols tādā kakstumā un reku šis noved pie šī centrējums stālo stabu un... 1-1, laikam tomēr nebūs tik viegli pasteigt, kā mēs domājām, bet uzreiz 20 sekundes vēlāk. Ļoha dod tālo, Ārča labi apzog pretinieku, ierauga mani, kā es ieskrienu. Uzreiz 2-1, uzreiz ļāvam papriecāties minūti pretniekam. Nu šeit vienā, tālajā, laba, man patīk. Iļuša ar trivēlu, tā kā Jamāls smuki iebet. Ārča mēģina man dot gar vārtiem, bet bišķīt neprecīzi, bišķi pa augstu. Ko domā? Ko domā par spēli? Godīgi, neko pajām nedomāju, čiloju. Tik labs laiks ārā. 19. spēles minūte, Kotovs mēģina iziet caur diviem, viņam atņem bumbu, bet viņš dabon to mierīgi atpakaļ. Padod piespēli man. Es uz Ralfiņu, veidojam uzbrukumu pa kreiso malu. Ralfiņš uz Arču. Vēlreiz Arču uz Ralfu, laba sieniņa. Uz centru dot, Kočiks domet Ralfam sitiens, atcit vārdsargs, bet es esmu tur, kur vajag un iestu golu. Kas patīki taku tikko tā bija. Šī tā laba, ne? Labs goliņš. Nu, varēja labāk. Nu, izspēlīt kādu. Nu, Rāls varēja jau ātrāk tur iesistāt, tur nav jāčakrēt, bet, nu, Roļa malecis īstajā vietā, īstajā laikā. Nu, kā vienmēr, jā. Mūsu pašu Levandovskis, kā saka. 3-1, labi iestam, ļoti skaists gols, tā bija Barcelonas izspēle reāli. Turpinam uzbrukt, Ralfiņš ar bumbu centrā. Dod manu, šeit mēs ar Tomiņu nesurunājam, kas te pie bumbas vienkārši. Atkal pa kreiso malu uzbrukumu. Arča iet iekšā solokumā, bet šoreiz vārdsargs patraucēja man tik līdz bumbai. Un pretnieks šeit izstārā, un mēs ejam uz ūdens pauzi. Hydration break, kā saka. Nu, Roļi, ko teiks par spēli? Aičok, 2 goliņi ir jau. mēs neesam emocionāli pilnībā gatavi, vienkārši mūsu meistarību izvēlēt. Nu, tas gan, jā. Davai, Džeki. Kas notika, Iļa? Kad to piespēlu atdevu, kaut kas, saita bišķi. Celim atkal. Jāsalabo jau, ne? Jā, jau. Latvijā ceļus nevar salabot un te ceļus Tāpēc es arī nevar. beidzēju futbolu. Mums gadi nevar ceļus attaisīt. Tas gan, jā. Karsti bija patīkami, mēs jau tēniņā spēlēju. Tas gan, jā, bet bišķi savākties vajadzētu, ne? Jāņu tāds. Nu, jā, pēc svētkiem. Tas goliņš bišķi pamodināja. Tāpēc mēs reiz iestāvam aizgāju. Labi, Džeki. Nu, atgriežamies laukumā, un tāda bišķi vienkāršāk vaibiņa, zin, ka jau 3-1 spēle līmējas uzbrukam. Kočiks labi apvada pretnieku, un te Tomiņam 1-1, aiziet Tomiņu iedot Arčam, bet nē, pažīdojās.
Bet Toms tiek pie bumbas. Labi, noliek muguru, ceļ uz tālu Arčam. Viņš pieejam, bet viņam neļauj uzsist pretinieks. Parād, kā vajadzēja viņam uzsist. Jā. No sākuma pa bumbu jāatrāk. Tas jau uz viņu. Ļoha ar bumbu. Laba piespēle uz Erlandu. Erlands pa zemi man, bet atcīt vārdsargs. Un šeit es nezinu, ko es mēģināju dot sīst vai piespēli. Sodiņš pretiniekam pa galvu Erlandam bišķīt, lai neguļ, jā? Un te mēs arī nobluķējam un izstam ārā ļoti labi. Pa labo malu Erlands. Centrējums un nopeln stūri. Ilja noliek bumbu, pasaka sev sīkajiem blakus, skatieties, šā būs gols. Centrējums, gols. Labi, 4-1 un kārtējais hat-triks man. Paldies par tiem komandas biedriem, ka dod man brīnišķīgs piespēles. Un tas ir 4-1. Turpinam uzbrukt. Markus pa labo malu ieiet centriņā. Iedot labu uz Arču, Arča man un nobloķē. Un šeit es vēlreiz mēģinu sist un atcīt vārdsargs. Ai. Toms, labi, apvada vienu, apvada otru. Nu ko, vēlreiz ar kreiso? Ui, bija šī neprecīzi, bet labi. Pretniekiem arī bija kaut kādi momenti, rekus Iljas no tāluma, varēja ielidot. Nu un šeit vienkārši Iljas appreciation moments. Cilvēks ar 2 beigtiem ceļiem dabom bumbu, apvada vienu, noliek muguru, iziet caur 2, uzsitagnē ar to kāju un ies. Ilja, bravo Ilja. Te tikai aplaudā, jā. Kad reāli, kad uzbrucēji sit, jā? Jā. Es saku, man vajag sit, saku, bet tāds bangers lietas, ne, piespēles labāk padod, bet man nevajag sitiens māki. Ilja! Varbūt pietiks sist bangeru sev? 5-1, Ilja atkal ir bangrīt un tā arī beidz pirmais puslaiks. 5-1. Man viņa spēlētājs pieiet tāds, avot jūs ķipa vispār priecīgi uzvarēt Baku Rīgu. Es saku, mēs uz vienas kājas, ko jūs. Man maina vai vēl 10 minūtes iedod? Pietiks. Maina, negribu zaudēt degību. Es jau tev uzrakstīšu, Jā. 3 goli un Vajag atpūsties, jā. mums vēl svarīgi. Piespēles, ok, visas ir daudz, ok, bet tā pirmie ieskārieni negaidīja. Bet still safe, malti, tāpēc. Paldies. Safe. Kārtējo reizi. Jau tiešām komentārus atstājiet naudas summiņu un sodiņus. Jā, būs vajag sodu buku. Savādāk tev vieni buhā. Svin uzvaras pirms uzvarām. Gerkiem, kad spēlēs? Iesi vārtos, Rūd. Es domāju, Davai. Mēs jau izdomājām pa ceļam Just Vibe'am kontentu. Nu? Vilksim ārā katram pozīcijas. Davai! Nu davai! Just Vibe'am tikai izlozi. Ko tu domā par to? Tas nav pretinieka disrespekts totālākais? Ir. Bet mēs šodien ceru tā līga. Tas gan. Tomi, ja kreiso pirmo reizi dzīvē ieliki tādu? Jā, varētu tā būt. Čoks, iesiet golu prosta šokā. Kreiso, nekad dzīvē. Kas te notiek? Teic, ka trāpīs. Es atceru, jā. Davai parādi man freestyle, Džek. Es vēl gaidu. Uz redzēšanos. Viss pietika tev? Jā. Jā, Un easy. goliņš asists, nu viss. Es pastījos kamerā jau, kā tu no stūga man iecelpīji. Jā, ideāli. Es iesitu pa visiem tedīšu momentiem, ko es neiesitu ar galvu. Sākam otro puslaiku, un es vienkārši gribu, lai es saskaitiet, cik mūsēji ir uz laukuma, neieskaitot mani, kas tur pie benčiet, ja? Redzat, mēs esam 10, tāpēc, ka Pudāns domāja, ka viņu nomainīja un vienkārši aizgāja mazgāties. Pujek, crazy. Ev, tu redzēji, kas notika? Pudānam jābūt uz laukumu, viņš no duša tikko izgāja. Viņš ir uz laukumu? Viņš nav uz laukumu, viņš no duša tikko izgāja. Nu, tikai FK Fuja, kas uz tādu kaut ko redzēs. Nē, viņš vienkārši pateica, nomaini man. Es nedzirdēju, ka viņš prosti aizgāja mazgāties. Es prosti ienāku čoks. Es saku, to laukumā jau ko? Tikai FK Fujekos. Jā, mazāk. Danīt, pagru tev izlaida, ne? Pēc tāds Es traumas. negribēju tik agri. Jā. Es biju kādām 10-15 minūtēm. Tiesas maiņā? Ko, dai. Tas jau mazgājās, ko nomainīja. Bet nu kopumā pa otro puslaiku. Negribu jums rādīt daudz baigi moments, man liekas, te jau viss ir skaidrs, kas uzvarēja. Bet es gribu parādīt jums gols. Šeit reku Denis. Netrāpīja pirmo iespēju, viņam iedeva 50 stundas, lai izdomātu, un viņš tomēr iesit. Denis, labi, goliņš ir.
Trešā spēle pēc kārtas Denisam gols, Malacis. Smuki rekutā. Maiņā vārdsargam, ņem ārā draudziņu. Nu, bet mūsu pretinieki arī nepadevās, spēlē līdz galam rekutālā, uz labo malu. Šeit 11. numurs Bams liek zem labās kājiņas centrā iekšā, un kā pieņem pretinieks un zem pārlikņa. Gols. Speciāli aizgāju šeit. Domāju, nu nebūs jau momenti pie mūsu vārtiem, un mēs ielēžam. Jāiziet tur, un tad mēs iestīsim šeit. Un tagad gribu parādīt visus momentus, kurus nofilmēs pretinieku vārtiem, jo tik daudz netrāpīt, tas ir krimināli, Džeki. Uiš! Akča tāpat netrāpīja. Būs gols? Gribi? Davai. Nu, kas tas bija? Nav komentāru? Iedodiet, lūdzu, man piespēli. Es visu laiku uz pozīciju. Nu, davai, nu jau pusi pa vārtiem! Jau atnāc paskaidrojies. Ko tu dari? Viņš jau uz zemes sit. Pacrāls nedod nevienam! Nu, jop, cik rozā. Sit! Labi. Ai, Ralfuļi. Labi, nu davai iestam beidzot. Nu! Jā, Markusi! Beidzot! Ralfiņ, cik tev vajag momentus, Ralfiņ? Markusiņš iesita proļā, kas ar mūsu finišingu roļā. Ļoha Krasava, labu MVP šodien. 3 spēles pēc kārtas goliņš, Jā, turpinām strīku. Cik tev goli jau 4 sezonā? 4, jā. Tu esi otrais labākais bombas gols? Jā, kopā ar Bašku un Īļu, jā. Visiem pa 4? Visiem pa 4, jā. Tā, Džeki, pirmkārt apsveicam uzvaru malšu. Nu, pēc svētkiem mēs bišķi tādi uz vienas kājas, bet tas nekas galvenais, ka izdarījām. Savu darbiņu iestām, varējām iesis 50. Anģeloks. Anģeloks! Bet tā, nē. Visi maleči, visi izdarīja savu darbu un nākamā pret Just Vibe maiņās, tāpēc atpūšamies un lūdzu nākamas treniņiem otrdien. Dai, paldies jums, Dai! Šodien spēlē pret Just Vibe FC, bet šodien mums ir bišķi interesantāks video. Roļa Kovičs pastāst, ko viņš šodien darīs. Šodien mēs izlozēsim savu katras pozīciju un katram būs šitāda lapiņa jāizvelk. No tā brīža, kad viņi izvelks lapiņu, tādā pozīcijā viņi arī spēlēs. Un to viņi uzzinās tikai pirms spēles. Jā, kāds spēlēs visu spēli, kāds sāks no otrā puslaika. Pats galvenais, ko es gribu pateikt, ka šis nav tāpēc, ka mēs tur disrespektējam pretinieki. Mēs šo darām tāpēc, ka vajag kontentu. Mums katru spēli ir vienkārši parasts vlogs no futbola spēles, tāpēc mēs gribam izdarīt kaut ko interesantāku priekš jums, priekš mūsu skatītājiem, un mēs uzreiz sākam. Ja puslaikā mums bišķi kaut kas neies, tad mēs mainīsimies uz parasto mūsu taktiku. Bet ja nē, ja viss būs safe, tad mēs šitā spēlēsim līdz galam. Tāpēc aiziet, maucam uz ģērbtu, un šodien tikai uzvar, let's go, davai! Kurā pozīcijā tu čista negribētu spēlēt? Vārtos. Un kurā tu gribētu pamēģināt? Centrā. Varētu vārtās iet, ja godīgi pastāvēt. Nenopietni! Jebkur izņemot aizsardzības. Kurā pozīcijā tu čista negribi spēlēt, izņemot vārdsargu? Nav tādas pozīcijas. Nav tāds? Aizsardzības. Jebkur, jā? Kāds rezultāts šodien būs? 8-1. 8-1? Yeah! Paldies, ka tici, ka mēs ielaidīsim. Skaidrs, tev jāizvelc dziesmu pirms spēles, ko klausīties, ko slēdz. Pirms spēles klausies? Tev palīdz tā kā dabūt gan stāvokli? Jā, tā kā jau ķipa rezultāts šodien būs cik sen. Es iestīšu 67. Davai! Uz šo cilvēku visi radinieki dusmojas, ka viņš nenāk kamerā. Ko tu pateiksi visiem saviem radiniekiem? Neko. Nefilm. Skatu pirkstu, what the fuck? Nā, es kaut ko tādu pirmo reizi dzīvē redzu. Cimdi uz kājām.
Ievados! Nu ko, davai, velkam ārā, ņem sapuri. Nu, davai pa vienam. Tom nāc pirmais, tu biji pirmais. Pirmā pozīcija. Kreisais centra aizsargs. Jā, kāds sajūta. Vismaz nav malējais. Daieglans. Labais centra aizsargs. Raidbeks. Jā! Pussargs, jā! Otrais puslaiks. Otrais puslaiks. Otrais puslaiks uzbrucējs. Dāj, Markus. Pussargs. No kolocīs, tu gribēji? Skaloju. Dāj, Matīs. Otrais puslaiks uzbrucējs. Nu? Nav, Markus. Otrais puslaiks. Ok. Kreisais aizsargs. Otrais puslaiks aizsargs. Centra aizsargs, es gribu. Otrais puslaiks aizsargs. Raidbeks. Viss sanāk, ka ir otrais puslaiks. Tas, kurš uzvarēs, tas būs šito labiņu. Kas tur ir? Kreisais. Jā, tā cīņa par pamatsastāvu. Dai, kam strik. Jo Arča būs uz otro puslaiku, tāpēc mēs tā darām. Ej, Rāmiņš! Ļoti labi! Zini ko, es esmu ļoti priecīgs. Es atšķi teicu. Otrais puslaiks aizsargs. Tas arī viņam arī paliek. Es zinu, ka šodien tāda jautra diena, mēs izvilkām pozīcijas, bet lūgums, lai nepārvērš par hi-hi-ha-ha, kā mums patīk teikt uz laukumu, ja? Katrs savā pozīcijā nokopēt. Mēs esam 4. līgā, es tik ilgi spēlēju futbolu, jūs katrs zinat kaut cik kā jāspēlē katrā pozīcijā. Tāpēc lūdzu, mums šodien ir jāuzvar, lūdzu uztveram visu nopietni, jā, mums ir savādākas pozīcijas, bet tas nekas. Katrs nokopējam, jo mums viņi ir jāizāk. Es negribu, lai šodien nekad tūl spēli pat ar to, ka mums ir visiem savādākas pozīcijas. Labi, tāpēc davai noskaņojamies un šodien uzvaram un davai aiziet! Evo, tu esi pro klubs Vinger, fuik. Pro klubs? Jā. Evo, bet coach, evo. Ja tev patīk tev, kā izstās? Ko tu galvā tagad vispār savu zīmēju? Es? Kā tu gatavojies? Es domāju savu celebration. Nu, pagaidi. Iestīs domā? Es domāju, panākšu tevi rezultātī. Vienu spēli? Vienu. Davai. Pietiek viņam. Lai viņi. Tev šeit jāiesi, dzirdi? Iestīs? Jāstās. Kāds tas game stils šodien būs? Kā tu man? Inspirosies no manis? Kā brīdis man mācīt arī darīt. Puika, jaunas dabujs. Kur dabūj? LV labākais futbola veikali. Jums vajag kaut ko saistīt ar futbolu? Komanda LV. Komanda LV. Cik? Asistiņi. 3 3? asisti. Kas tu esi šodien? Es Dominiks. Nu, tu esi pēdējais, kurš šāk bučis, ko tas nozīmē. Es gatavs otrajam. Džeks dara visu. Kārodziņas. Galvenais jau uz laukumu izdarīt visu labi. Pateica Džeks. Mēs šo jau ieplānojam kādu nedēļu iepriekš, ka mēs pozīcijas vilksim. Un es visu šo laiku tāds, tikai ne pussardzībā, jo tur daudz jāskrien, daudz jādomā. Es tāds zinu, kā pielikt vai aizsardzībā, jo es esmu spēlējis. No kā jūs baities dzīvē visvairāk, to jūs pievelkat visvairāk. Jāuzvar! Tu esi manē! Neuztraucies par savām pozīcijām, ja? Nu, gan jau neviens neuztraucās. Es nezinu, kroči. Vienkārši lūdzu, izbaudat. Skatieties, ja jūs nokapāsiet katrs uz 100, tur katru divciņu un tā, tad mēs īzī paņemsim. Vienalga, kurā pozīcijā spēlēt, ja? Tāpēc dai full fokus, nokapējam, žoska, labi, iestam daudz golus, izbaudam, lai arī citi uznāk. Kroči, būs viss labi, Džeki, bet davai, ar augstu galvu un nopietni, ja šito uzsveram, aiziet, davai. FK! Bujaki! Just Vibe FC rekur, lai viņš grib izspēlēt ar pretinieku. Var redzēt, ka cilvēks viss dzīve aizsardzībā. Bet, Džeki, es būšu ar jums godīgs. Mēs pilnībā iznīcinājām pretinieku. Pat spēlējot dažādās pozīcijās, nērtajās, mēs esam fujeki. Šeit es iedodu Briģītam, un Briģītis tā kā īsti labais uzbrucējs. Nomet Nikitam, un Nikita vienā. Goliņš 1-0.
Pa kreiso malu, cik es biju priecīgs, ka Ralfiņš bija savā vietā. Vienkārši paskatieties, iznesat caur visiem cauri iedot Laiviņam, kurš bija 2 metru offsideā, bet tas nekas. Laiviņš atspēlē un 2-0. Ļoti labi, Džeki. Vienkārši fuiki leģends. Turpinām. Pretnieki uzreiz grib izspēlēt no saviem vārtiem. Laiviņš, jūs redzat, kāds uzbrucējs un mums presingo. Markus dabūja bumbu un zem padusas vārds, sakam, 3-0, ļoti labi. Turpinām. Nikita ceļ kaut kāds rikošeit šeit, es nezinu, lai viņš saka, viņš pieskārās bumbai niesti. Dominiks 2 reizes uz muti nolika, bet nu laikam gols Laiviņam viņam tic. Atkal Markus laba piespēle no pussarga. Markus laikam pa pussargu, mums jāmaina pozīcija. Un šeit uz brīģīti, un brīģīts iesit vārtus, saks mūsu gūst vārtus. Ļoti labi. Opā, es centriņā iedošu piespēli. Pārtver pretnieks, bet bumbu labi atliec man un es saku nē ar to kāju tālajā. Paldies vārtsarkam, ka viņš nenoķēra bumbu. Stūra izspēle. Gribēju uztaisīt rainbow fliku Ralfiņš. Vēl kaut ko te bišķi pamuģījās uz vietas. Nolika zem labās, nu un atrada, zināt, ko tālajā. Nu, protams, ka mani, un tas ir vēl viens gols. Un tas ir arī puslaiks. Mēs uztraucāmies, Mošķipa būs, zin kā, grūti, tu un tā 7-0 puslaiks. Līgas rekords ir 9-2. Mums jāiest vēl 3 goli. 2 uzbrucēji, 2 pusargi un 2 aizsargi. Skatos. Visi, kas nāk, pienāk pie mani. Pēc 14 nāk. Ļoha, kāds tev? 8 nāk. 10 nāk. Sākās otrais puslaiks, pa kreiso malu. Danis, kurš izgāja, iedeva Akčam, kurš izgāja. Un Dedis, kurš izgāja, iesta golu. Vienkārši ģeniāli, Džeki. Turpinam. Atkal pa to pašu kreiso malu. Akča dot iekšā, 2 Just5 spēlētāji netrāpa bumbu. Un Sandis arī savu pirmo golu FK Fujek kraklā. Ralfiņš sit. Nomet man, es arī sītu, vienkārši šis pārvērtās par to, kurš grib ies uz golu, bet labi, Erlandam atlec bumba, un viņš arī gūs pirmos vārds FK Fujek kraklā. Nu un pēdējais gols šajā spēlē, arī debijas gols. Zinat kam? Matīsam, ar kreiso kājiņu, labi Matīs. Šeit jau arī vārdsargs kočs aizgājis priekšu, mēģināja sist, nesnāca, nu un tā arī beidz spēle. 11-0, līgas rekords. Akča, mainīs pozīciju? Mierīgi, es īstenībā šodien gribēju vārtus izstāvēt. Es nezinu, kāpēc man neielēja. Dominik, kas par performance šodien? Sam? Viduvē. Nikita, pirms spēles, aizsardzībā neiestīšu un iesiti pirmos uzvaras vārti tev ir. Džeki, nevēlas to stopēt. Paldies jums katram. Iedomājieties, kāds būtu rezultāts, ja mēs spēlētu savā pozīcijā un mums kaut cik tā kā gribētos spēlēt vairāk. Fujaki! Fujaki! Fujaki!